Sveiki! Es neesmu kurpnieks bez kurpēm. Es esmu precējusies jau 16 gadus, un 12 no tiem es organizēju kāzas jau citiem. Mans vārds ir Inga Bērziņa, es esmu kāzu organizātore. Esmu radījusi kāzu aģentūru Vantē Events. Kopā ar komandu līdz šim esam piedzīvojuši jau vairāk kā 400 jāvārdus, tāpēc es nebaidos apgalvot, ka es zinu formulu, kā arī tu vari uzorganizēt savas kāzas bez liekiem fakapiem. Kādai no jums bildinājums noteikti uzkrita uz galvas vasaras vidū kā sniegs. Citai tas bija ļoti ilgi gaidīts notikums. Lai vai kā, jūs noteikti, iespējams arī šobrīd kāda ejat cauri emocijām, kad viss šķiet tik saviļņojošs, tik priecīgs, tik satraucošs, bet ļoti bieži šis priecīgais notikums vijās ar tādu stresu. Un tas pirmais, ko man ķert, ko man grābt, ko man rezervēt, kas būs pareizi, kas būs nepareizi. Tas, ko es gribu pateikt, apstājies, izbaudi un ļauj šim mirklim notikt, jo šajā brīdī tev ir jāsaprot tas, ka tu šobrīd esi jaunā statusā. Tu esi līgava, un šis mirklis ir jānosvin, un tas nav jāsaķer, jāsagrāb ar visu pēc kārtas. Tad tas, ko es gribu teikt, kad lai vai cik laika tev ir mēnesis, 2, gads, pusotrs, vienkārši izbaudi šo laiku un šos taureņus vēderā. Jo šis ir tāds, es teiktu, man patīk to nosaukt par ceļojumu un kā brīnišķīgu nodaļu tavā dzīvē. Tā nav tikai to-do liste, kas ir jāizdara, un tad ir miers, tas beidzās. Tā tam nevajadzētu būt, un es esmu gatava pierādīt, kad kāzas var uzorganizēt sev, tu kā līgava, jūs kā pāris, varat uzorganizēt mierīgi, bez stresa un nosvinēt bez šīm liekajiem satraukuma mirkļiem. Tātad, jūs esat atvēruši jaunu nodaļu savā dzīvē. Un tas, ko es gribu sākumā pateikt, ko jūs varat izlasīt šeit, kad kāzu būtība nav panākt, lai tajās viss ir perfekti. Es gribu, lai jūs saprotat, ka tas stāsts ir par jums. Šobrīd jūs noteikti vadaties pēc pieredzes, stereotipiem, kaut kādiem dzirdētiem notikumiem, varbūt nepatīkamām pieredzēm no citu stāstiem. Bet es gribu, lai jūs saprotat to, ka kāzas ir stāsts, jūsu stāsts. Un tas stāsts ir jāveido tieši jums, vadoties no jūsu vēlmēm, jūsu personības, jums kā pāra. Jo
šajā ceļojumā būs noslēgums. Un šim noslēgumam, vai pareizāk būtu teikt, šis ir ceļojuma pieturas punkts, jo pēc kāzām jau nekas nebeidzās. Tad sākās nākamā nodaļa jūsu dzīvē, ko sauc par laulību. Bet šodien mēs par to nerunāsim. Šodien mēs runāsim par to, kas notiek līdz tam. Tātad kāzās notiek neparedzētas situācijas. Kāzās notiek visādi negribēti notikumi. Es tiešām negribu, lai jūs dzīvojat ilūzijā, ka tādas lietas nenotiek. Un es negribu, lai jūs domājat, ka tas pats par sevi atrisinās. Tas, ko es gribu, lai tu nedzīvo ilūzijā, bet lai tu sagatavojies pirms kāzām. Jo, kā jau es sākumā teicu, es nebaidos teikt, ka es zinu formulu, kā tu vari šīs kāzas uzorganizēt. Un man ir vairāki rīki, ar kuriem es labprāt dalos. Arī šodien gribu padalīties ar lietām, kas tev būtu jāņem vērā, lai izvairītos no šiem negaidītajiem notikumiem, respektīvi, lai tu sagatavotos. Jo reizēm mazas, sīkas nianses, ko tu būtu padomājusi pirms kāzām, neizčakarēt tev kāzu dienu. Būsim reāli, kad nav jānotiek nekam globālam, lai līga vai liktos, kad ir katastrofa. Es gribētu teikt, ka šie negaidītie, nepatīkamie, negribētie notikumi nav nejaušība. Es uzskatu, un es esmu savā pieredzē sapratusi to, ka visu principā var paredzēt, tikai tu nedrīksti izlikties, ka tu to nezini, ka tu to negribi, ka tu to neredzi. Tas tiešām pats par sevi neatrisināsies. Tev būs jāizdara kaut kas, varbūt iespējams ļoti liecīgs kaut kas, pirms kāzām, respektīvi plānošanas procesā, lai kāzu dienā tu vienkārši baudītu un nedomātu par to, kur ir pīrādziņi, vai kur ir tavs viesu autobuss vai vēl kaut kas cits. Pirmais, ko es gribu teikt, lai tu neieplāno pašā kāzu dienā darbus. Pilnīgi nekādus. Es nesen vēl savā Instagramā rakstīju par to, kā es gatavojos šai runai, un es sapratu, ka es jūtos tieši tāpat kā līgava. Un kad man ir jāgatavojas šai dienai tieši tāpat kā līgavai, un šie rituāli, šīs darbības nemainās. Man vienkārši ir jāsagatavojās, jāparūpējās par sevi, kaut vai jāsagatavo tērps, lai tajā rītā tu esi gatava uzvilkt, ļaut, lai tevi sapucē un vienkārši doties. Tev nav jāuztājas mammai kafija, jāizpako no paciņām auskari vai kurpēm, jāpārmaina papēši. Tas viss ir jāizdara pirms tam, jo ticiet man, visas, kas liekas sīkas lietas, paņems tev kāzu dienā nenormāli daudz enerģijas. Tā kā izdariet, vai otrs variants uzticiet to kādam, kam jūs tā kā paprasiet mammai, lai viņa parūpējās par tavām brokastīm vai draudzenē parūpējās par to, lai tavs personīgās lietas ir izkārtotas uz galda, ja nāk fotogrāfs un tev nav jāpārtrauc pucēties, jo tas ievilks atkal nākamo laiku un radīs tev stresu. Nākamais un vissvarīgākais, ar ko ir jāsāk jebkuram no jums, vai jums ir organizators, vai jums nav organizators, vai jūs to darat pašas vai paši, sāciet ar kāzu prioritātēm.
lai vai cik formāli vai tēlaini, kā kuram tas izklausās. Tās ir lietas, fundamentālas lietas, bez kurām nevar iztikt neviens. Tāpēc, sākot plānot, jūs noteikti sastapsieties ar, kā jau es minēju, apjukumu, citu cilvēku pieredzēm, kaut kādiem stereotipiem, kā jums būtu jādara, kas jums būtu jādara, kā mamma darīja savās kāzās, vai kā draudzenei sanāca kaut kas. Tātad šis uzkrātais viedoklis, protams, ka jūs sāksiet no tā punkta, kāds ir jūsu uzkrātais viedoklis, bet, lai jums būtu stabils ankurs, lai jums būtu pieturas punkts tajā brīdī, kad liekas, ka viss ir par daudz, es nesaprotu, kā izvēlēties, kas man patīk vislabāk vai. Lai tas plāns, kā uz dienas piepildītos, tad šīs prioritātes ir manā skatījumā vissvarīgākais. Pāriem, kuriem es organizēju kāzas kā organizators, es viņiem nelieku šo mājas darbu darīt, bet viņi to nezina, bet es no viņiem to izvelku, viņiem nezinot. Pēc tam tas man palīdz strādāt. Ja jūs pašas organizējat savas kāzas, jums tas būs jāsēž un jādara. Lūk, es gribu izstāstīt piemēru no konsultācijas, lai jūs saprotat, kāpēc ir vajadzīgs šīs prioritātes. Man konsultācijā meitene sākumā jau pašā, es viņai uzdevu šo jautājumu, vai tev ir prioritātes, viņa tā kā teica, jā, viena no tām bija dekorācijas. Viņa bija iztēlojusies tādas, viņa ļoti gribēja, lai uz galda ir tas. Labi, to es piefiksēju, mēs gājām tālāk, es dzirdēju no viņas nākamo satraucošo jautājumu, ko man darīt ar tiem viesiem, kas ir tā kā vecā paudze. Viņi gribēs tās alkohola pudeles uz galda, viņi gribēs tur, lai viņiem tā kā nav jāstaigā un kā jāpienes un jāiet uz bāru. Es viņai saku tātad, patinam bildi atpakaļ. Ko tu man teici sākumā? Kas ir tava galvenā prioritāte? Tu teici, ka galvenā prioritāte ir dekorācijas. Es viņai saku, kā iet kopā pudeles uz galda ar tavu prioritāti? Vai tu tiešām esi gatava maksāt tos 1000 par dekorācijām, lai tā viena kolas vai vīna pudele izbojā tavu to? Šajā brīdī ar šo problēmu mēs tikām vienkārši ļoti ātri galā. Šis ir tāds mazs piemērs, lai jūs saprotat, kāpēc ir vajadzīgs prioritātes, pie kurām atgriezties. Jo plānošanas procesā jums tiešām var uznākt izmisums. Jūs nesapratīsiet, kas ir tas, kas tad man īsti patīk. Gribās visu loģiski. Tas ir tikai normāli, ka gribās visu. Bet vienmēr mēs atduramies pret to, ka skaidrs, ka kāzu budžets ir liels. Lai vai cik tas viņš jums ir, viņš ir liels, bet viņš nav bezizmēra. Līdz ar to prioritātes noderēs. Un es gribu iedot tos soļus, kā jūs varat nonākt līdz tām prioritātēm, lai nav tikai tā. Inga stāstīja, ka vajag prioritātes, kad sēž un domājam, kas ir prioritātes un kā līdz viņām nonākt. Tātad tie pirmie dažiem pārtīši bišķiņ uz priekšu. Tā. Tātad pirmais, ko es gribu pateikt, kad kāzas nav tikai par līgavu. Atceramies to, kad ir arī līgavainis, kuram arī kaut kas interesē un kuram ir svarīgi. Pirms tu izlem, ka viņam tas nav svarīgi, es ieteiktu tomēr pajautāt. Jo bieži vien līgavai šķiet, ka līgavainai patīk viss, kas patiks man. Tas ir baigi forši, tā viņi parasti saka. Un parasti viņi saka, ne, man neinteresē tas, ne, man neinteresē tas. Loģiski, ka viņam neinteresē, iespējams, kādā krāsā būs sveces uz galda. Bet viņam noteikti interesēs citas lietas, un viņš gribēs iesaistīties citās lietās. Jo nereti man sanāk tā, ka sākumā līgavainim, tā kā jā, viss patīk, kas līgavai patīk, beigās pirms 2 nedēļas mums kāzām ieslēdzās stress līgavainim, un šies ir.
Tā kā pajautājiet, jo viņiem tiešām interesē. Ļoti bieži saka, ka kāzas tikai ir līgavā, bet patiesībā tā nav. Nu, lūk, tātad soļi. Pirmām kārtām, jums tur neģīkst ausīs. Pirmām kārtām, dariet to kopā. Tas tiešām būs ļoti vērtīgi. Sākotnēji jums tas ir jādara katram atsevišķi. Sarakstiet visu, tā kā, ko jūs varat iedomāties. Kas jums patīk, ko jūs gribētu. Un. Tas būtu tas pirmais uzdevums. Nākamais punkts. Kā nonākt līdz prioritātēm, uzdodiet jautājumu, bez kā es nevarētu iztikt, bez kā tu nevari iedomāties savas kāzas. Tad noteikti izvērtīsies diskusija, jo katram tās būs atkal savas lietas. Šajā brīdī jūs varat tos sarakstus jau likt kopā un noteikti kaut kas arī pārklāsies, kas jums būs svarīgi abiem un bez kā jūs nevarat iedomāties savu kāzu dienu, katrs individuāli. Tad būtiski nākamais, trešais būtu, ko jūs nevēlaties, jo arī tas ir ļoti svarīgi saprast, kaut vai pēc izslēgšanas metodes sapratīsiet, kas ir svarīgi un kas ir tas, ko jūs nevēlaties. Jūs negribat pieredzēt, tām nav jābūt tikai lietām. Tās ir emocijas, ko jūs negribat piedzīvot, tās ir situācijas, kurās jūs negribētu nonākt. Par tām visām būs jāpadomā. Un lai šim visam piešķirtu nedaudz realitāti, ne tikai fantazēt, kas patīk un nepatīk, tad uzdodiet jautājumu, par ko jūs esat gatavi maksāt. Vai tiešām tas, ko tu gribi, un tu redzi, ka viņš iet pāri tavam budžetam, lai vai kas, es to gribu un esmu gatavs maksāt, vai gatava maksāt. Tā kā šie 3 jautājumi varat pierakstīt, bez kā jūs nevarat iedomāties savu kāzdienu, ko jūs nevēlaties savā kāzdienā un par ko jūs esat gatavi maksāt. Šo ir izdarīt ļoti svarīgi. Tāpēc, ka tas ir pamats, lai jūs virzītos vispār uz priekšu ar savu kāzu plānošanu. Ir vasara, jūlijas, vecerīgā skaista baznīca, Līgava savā izsapņotajā mežģīņu kleitā stāv pie durvīm. Viņai ir tik skaists peonija pušķis rokā. Un viņa zina, ka tūlīt viņa ies iekšā baznīcā, atvērsies durvis, un viņa ieraudzīs to pasaku, ko viņa bija sarunājusi ar savu dekorātoru, vienojušās, kāda izskatīsies. Jo viņa ļoti, ļoti svarīgi grib, viens no sapņiem bija šī skaistā, gaišā baznīca. Sāk skanēt ērģeles, atverās durvis. Un šī Līgava ierauga, ka baznīca ir tukša. Ir viesi, bet no dekorācijām nav nekā. Tur, kur bija jābūt tam baltam, skaistam paklājumam līdz altāram, ir baznīcas nonēsātais zaļais paklājums. Solu galos, kur bija jābūt skaistām ziedu kompozīcijām, ir viena atlasa lentītes no pagājušās nedēļas. Tālāk pie altāra viņu gaida līgavainis, kur bija jābūt miljoniem svecīšu un skaistiem ziediem. Tajā brīdī šī Līgava sabruka iekšēji, protams, bet viņai nebija laika risināt šo situāciju. Viņa gāja pie tā altāra 40 minūtes, ja bija šī ceremonija. Gan jau, ka fotogrāfs to pamanīja, bet neviens cits nepamanīja, par ko, kas viņā iekšā notiek. Bet viņai nebija laika risināt.
ceremonija ir beigusies un beidzot viņi var noskaidrot, kas tad īsti notika. Viss bija izdarīts. Viss bija ar dekorātors šo visu bija izdarījis jau no rīta, kas ir normāli, bet ne mācītājs, ne baznīcas tante, kurai bija uzticēts šīs dekorācijas, svecītes aizdedzināt, attiecīgi 10 minūtes pirms ceremonijas, izdalīt tūtiņas ar ziedlapiņām, uz tūtiņām, starp citu, bija iniciāļi, rožlapiņu tons bija speciāli izvēlēts. Tātad šis viss bija kāzās šajā dienā, bet pirms viņiem. Kā tas varēja notikt? Tas notika tā, ka baznīcas tante nezināja, ka būs kāzas pirms šīm vēl vienas, jo mācītājs to nebija pateicis. Nebija neviens, kurš šajā dienā par to domātu. Un šī baznīcas tante padarīja skaistas kāzas, kas bija pirms šīs līgavas kāzām. Šis viss varēja nenotikt, ja līgavai būtu profesionāli un zinoši atbalsts pirms kāzām un komanda kāzu dienā. Tas nozīmē to, ka vien vajadzēja būt šajā dienā koordinātoram, kurš zinātu secīgi tavu šīs līgavas dienas scenāriju, un šī kļūda pat nebūtu notikusi. Vēl viens tās pastāstīšu. Arī vasara, protams, jo visbiežāk vasarā Latvijā notiek kāzas, bija jāpasniedz kūka, bet šī kūka nav, jo tā kūka nokrita zemē. Draudzenei bija uzticēts atvest divstāvīgu kūku uz viesu namu, ielikt leduskapī, lai viņu vakarā pasniegtu. Šī kūka bija, taču viņu nevarēja izlikt ārā, jo kūka bija šķība greiza. Diez vai, ka līgava būtu priecīgi viņu tādu ieraudzību. Šis viss atkal varēja nenotikt, ja būtu atbalsts plānošanas procesā un uzticams atbalsts kāzu dienā. Respektīvi šo kūku varēja atvest konditors. Arī, ja konditoram šī kūka būtu nokritusi, viņiem vienmēr ir līdz krēmi, naži, špakteļu lāpstiņas un kas tik vēl nē, lai šo kūku pielabotu. Tāpēc, neuzticiet nevienam citam izņemot šo konditoru vest šo kūku, vai šis konditors par to ir atbildīgs un sarunā, kurš atvedīs šo kūku. Jo visādi citādi jums nebūs iespējas vienkārši neko labot. Un izstāstīšu vēl vienu gadījumu. Šīs būs ziemas kāzas. Ir skaists viesunams, apaļi galdi. Līgavai bija ļoti svarīgi tēva runa. Visi sēž vakariņās, tūlīt būs šis pirmais tosts, ir lampiņas, ir tāda forša noskaņa, vakars jau sveces deg, skan tāda fona mūzika, tāda paceļājoša, tūlīt tētis runās, tētis pieceļās, sāk savu runu, un pēkšņi atskan, kā sauc to, dūmu detektors. Spiedz pa visu šo zāli. Protams, ka šis moments ir izbojāts. Bet ziniet, kāpēc viņš sāka darboties? Tāpēc, ka dīdžejs patvaļīgi izdomāja palaist dūmus. Atkal šis viss varēja nenotikt, ja plānošanas procesā līgavai būtu zinošs atbalsts un kāzu dienā būtu atbalsta komanda. Tas nozīmē to, mēs, kad vienmēr saskaņojam ar dīdžeju, kad dūma tiks palaist neātrāk kā pēc vakariņām,
un ar viesnam ir jāsaskaņo, ka dūmu detektors šajā dienā tiek izslēgts. Nu, lūk, šie ir tādi 3 stāsti, ar kuriem es negribu jūs nobaidīt, bet es gribu, lai jūs saprotat to realitāti, ar ko jūs negribat saskarties kā uz dienām. Tāpēc man ir dažādi rīki, kā es esmu sagatavojusies palīdzēt līgavām, jo man patiešām rūp, lai jebkuras kāzas, kas tiek organizētas, plānotas, arī bez organizatora, lai viņas tiek saplānotas zinoši un nosvinētas bez šiem fakapiem, kurus es dzirdu pēc katras sezonas kvantumiem, kāzās, kurās ir citi fotogrāfi, vadītāji, tūlīt beigšu. Es dzirdu šos fakapus un man ir žēl, es tur neko nevaru izdarīt. Tas, kā es šo situāciju esmu izdomājusi risināt. Šeit jums ir viens bezmaksas rīks. Jūs varat piereģistrēties zem šīs QR koda. Jūs būsiet manā līgava klubiņā, kur jūs ik nedēļas saņemsiet informāciju pilnīgi par velti. Padomi, jaunākās lietas par kāzām, mana informācija. Un tur tālāk mēs esam arī stendiņā, kur mēs varam pastāstīt arī par citām iespējām, kā un ko jums darīt, ja jūs kāzas plānojat pašas. Tā kā tiekamies uz šampanieti, kūciņām, pastāstīšu, kā jūs varat gudri, zinoši plānot un piedzīvot savas bezraižu kāzas. Paldies jums liels!